Nu, čau, visiem ziemā. Interesanta pozīcija. Nu, teikšu tā, ne regulāri un bieži redzēta mūsu platumgrādos Maserati Lavente. Nu, lūk, jā, tā tad manis jau pieminētais Maserati Lavante. Parasti jau mums Maserati asociējas ar kaut kādu zemu, kārtīgu sporta dampi. Tad, nu, šī gadījumā jau no 16. gada Maserati būvē, ražo un izlaiž šādus te apvidniekus. Nu, protams, kā jau itālis, kā Maserati, šeit ir tikai un vienīgi benzīna dzinējs. Protams, top versijās Trofeo tur ir ap 600 zirgiem. Jā, nu, tur mūsu gadījumā ir nedaudz piezemētāks. 3 litri, twin turbo, 350 zirgi. Tā kā pilnīgi normāla, adekvāta ielas mašīna. Mūsu jau patstāvīgais klients vērsās pie manīm par to, ka ir izdomājis tikt pie jaunas pozīcijas. Nu, ka es ieraudzīju linku, ko viņš man atsūtīs. Jā, man arī smaids, kā saka, līdz ausīm, jo nu, nebieži šīs ir tās pozīcijas, kas mums te virmo. Nu, un pilnībā es viņu saprotu. Izcelsies viņš noteikti uz mūsu kopējā fona, ja, kur ar šādu te itāļu zīmolu tomēr viņš būs krietni individuālāks nu, nekā jā, pārējie. Kā jau itālis, ļoti oriģināli atšķirās ar savām formām, līnijām. Ja. Nu, te paskatoties jau uz siluetu, vien ir skaidrs, ka tas nav klasiskais vācu ražojums, bet sportiskais itāļu. Protams, viss ieturēts asketiski, ja, nav nekur nekas pārdabisks, nekas nesaprotams. Tā kā viss, kas ir nepieciešams mūsdienām, modernās tehnoloģijas, kā LED optika. Vēlāk jau arī būdam interjerā izvērtēsim to, kas tur ir no tā aprīkojuma līmeņa, bet jā, nu pa virsbūvi interesanti šie te daži sportiskie elementi, kā šīs te saucamās žaunas spārnos, jā, ja tā var teikt, gaisa plūsmai. Protams, kaut kur chromiņš, kā jau itāļu suvam. Un visur figurē Maserati šis te dakša žuburs. Arī uz riteņiem. Arī, nu, protams, vidus centriņi, jā. Šeit var novērtēt, jā, to gabarītu, kāds ir viņam, jā, ko mēs liktu vienos svara kausos noteikti kā ar X5, jā, kādu Audi, un nu, tikai, jā. Forma gan šeit atšķirās. Tieši tāpatās arī no aizmugures, nu, šo nesajauksnē ar vienu citu ražotāju. Protams, atkal uzraksti, nu, un kā jau itālim, jā, šīs te izplūdes sistēmas uzgaļa, jā, iespaidīgi, katrā pusē pa 2, ko tad arī vēlāk, tad, kad jau mēs, kā saka, piešķilsim viņu, dzirdēsim šo te burvīgo tiešām itāļu sporta ražotāju skaņu. Nu, interesi pēc tad ielūkosimies bagažas nodalījumā, kā tad tas ir apvienojamā, jā, ar sporta auto. Pietiekami teikšu, pietiekami, jā, kur ļoti oriģināli atkal Maserati savu štelītes, kur tad tur saliek visu nepieciešamo, kas ir noteikts, kam ir jābūt. Bastamies. Jā, nu tā tad neliela dubultā grīda ar organizerīti, kur tur ar kaut ko mēs. Nu un tad visas tehniskās lietas. Akumulātors arī. Jā, viss kompresoriņš un viss jauki. Viena lieta gan, varbūt tas ir akmentiņš Maserati dārziņā. Šeit ir novietotas šīs te abas divas vadības pogas. Vienu jau mēs redzam, kas norāda aizvērt bagažnieku, un otru ir aizslēgt. Šeit nu mans ieteikums ir esošajam klientam vai arī tādiem nākamajiem pievērst uzmanību. Jo, ja mēs šobrīd bagažas vāku aizvērsim ar pogu aizslēgt, automašīna aizslēgsies un nedod Dievs tajā brīdī ir palikušas atslēgas iekšā, tad, nu, lūk, meklējiet pēc palīdzības, jā. Bet domāju, ka īpašnieks, saimnieks, kurš tam pievērsīs uzmanību, vienkārši lietojot augšējo pogu, aizver vāku un viss ir droši. Braucam! Kāpjam iekšā, izvērtēsim interjeru, apskatīsimies, ko tur varam saspaidīt, jā, un, protams, izbrauksim līkumiņu, lai saprastu, kāds tad ir tas mūsu itālis. No, kas mums te pavarās? Esam ofisā, birojā vai arī, jā, vienkārši salonā. Tā kā, par cik jau nu ziemā, kā redzi, ārā ir ziema, aicināšu kā piekšā, un tad jau arī paspriedīsim un parunāsim te par visu tuvāk. No, dakšas gatavas? Dakšas gatavas. Interesanti, jā, kad šī dzinēja piedarbināšanas poga mums ir kreisajā pusē.
uzrakstīns Maserati. Maserati viss te notiek, jā, un tad interesanti arī, ka šī te vadības poga, jā, arī ir apzīmēta ar to dagžuburu. Un tad jau mēs te saprotam, ko mēs no tā visa gribam paņemt. Pirmais iespējas, protams, gaume, bet tai pašā laikā viss ļoti vienkārši askaitisks un, teikšu tā, noteikti nepiebāzes ar tām visām mūsu tehnoloģijām, ko mēs esam pieraduši, ja, pēdējo gadu auto. Tā kā šeit tiešām nekā lieka, viss pa minimumu. Tas, kas tev ir, jā, spoguļu logu vadība, krēslu vadība, ar atmiņu, kruīzes kontrole, skatos daži braukšanas režīmi, pneimo piekaras režīmi, jā. Pa lielo tas ir arī viss. Jā. Pa lielo tas... Lāpstiņas tāds, ka sniegu var rakt. Tas bija mans nākamais komentārs. Un te atkal mēs redzam, ko nozīmē sporta auto ražotājs, jā. Izmērs, jā, viss tas viennozīmīgi domāts, jā, lai ir šī sportiskā braukšana. Noteikti teiktu, ka vairāk viņas piestāvētu šīm te dulākajām versijām, kā Trofeo un S, jā. Šeit varbūt viņas varēja būt asketiskākas, mazākas, bet, viņas ir tādas, un tas ir viens no tiem rādītājiem, jā. Kāda ražotāja auto mēs sēžam? Te ir, jā, interesanti, šeit ir mums piekaras režīmi, jā, kas piekari mūs padara sportiskāku, krietni cietāku, un noteikti tas varbūt, jā, kaut kur Vācijā forši pa kādu lielu ceļu pabraukt. Protams, ka šeit mums ir sporta režīms. Tonīts mainās. Tonīts mainās, pats automātiski, viņš uzreiz sev pneimo sasēdina. Tad, protams, mums ir offroad režīms, tad mums ir atslēga pretslīdi. Tā kā visi šie te ir pilnīgākie standarti. Fani teiks, labi, ka pretslīdi var atslēgt. Jā, šodien mēs to noteikti nemēģināsim. Pagaidām, kamēr mēs neesam samanedžējuši vēl ziemas riteņus šim, tikmēr mums varbūt datums vēl atļauj, jā, bet tā. Brauksim uzmanīgi. Brauksim uzmanīgi. Davai, provējam. Dūciņš ļoti patīk. Dūciņš tajā sporta režīmā, tad uzreiz viņam pavarās tā izplūdes sistēmai attiecīgie vārsti vaļā un tiešām sāk skanēt viņš dusmīgi. Apdarīt jau prasa uzreiz automātiski lupatiņu šeit. Lupatiņu, protams, šīs te klavieres lakas apdarē, jā, bet tā, ja mēs paskatāmies, tiešām viss ir mīgs ar izšūmiem un... Jā, manis jau pieminētie 350 zivspēki, kas šai te divtonīgai plus pašmasas mašīnai dod pātrinājumu 6 sekundes līdz 100, kas ir ļoti labi. Jebkurā gadījumā, jā, jau pieminējām šo te aprīkojumu līmeni, kas varbūt liekas pret citiem kaut kas nav, te jāatcerās. Šeit iet runa par individualitāti. Šīs automašīnas noteikti uz pirkstiem saskaitāmas, jā, šeit mūsu platuma grādos. Šī noteikti būs tā mašīna, uz kuru visi atskatīsies, ne tikai dēļ šīs te skaņas, jā, bet tieši tā dēļ vizuālā, dēļ formas un noteikti dēļ paša zīmola. Maserati ir Maserati un domāju, ka tas ir viens no tiem, ko jau katrs mazs puika kaut kādos plakātos, labi mūsdienās tas ir varbūt sociāltīklos, jā, saprot, kas ir Ferrari un kas ir Maserati. Ļoti laba pārslēgšanās. Braukšana ir ērta. Gan mēs šobrīd vēl esam cietajā. Te vēl pāris līkumiņi, tad pabrauksim komfortā. Bet ir jūtams tomēr nedaudz tas sportiskums, jā, tomēr paaugstināts klīrens, augsts sēdes pozīcija, tas viss rada mums šo te suvu iespaidu, ja, ka esam, bet kopumā viņš ir vairāk sportisks, vairāk ciets. Protams, 20 solu riteņi, ja, mūsu ceļi, tas to varbūt visu nedaudz pabojā, ja, bet... Mīkstais dīvāns nav. Galīgs trolejbuss nav, jā. Tā kā jūs minēju, vairāk te uz to sporta tomēr tiek spiests.
ko tagad bišķi nomainījām, ja? Jā, atslēdzām sporta režīmu, līdz ar to tad mašīna, palika krietni plūdenāka, klīrens piecēlās. Un līdz ar to, šobrīd jau vienkārši slīdam pa Rīgas ielām, slīdam labā itāļu suvā. Jā. Man uzreiz tāds jautājums, vai mēs tā varam slīdēt arī pa lauku ceļiem, kā domā? Noteikti jau, ka var, bet vai šis ir tas auto, kas ir paredzēts tam, teikšu, ka nē. Man pēc sajūtām liekas, ka tas ir tāds, jā. Pilsētnieks. Pilsētnieks, ikdienas mašīna, noteikti arī bāņu mašīna, bet tur baigajās medībās līdz iekšā copē, brutālos apstākļos. Man vienkārši būtu žēl šādu auto. Jā, tomēr, paskaties, tev gribās iekāpt, lai viss ir smuks, tīrs un neskatoties, jā, ka durvīm ir šīs te pārkars pār sliekšņiem un tā, ka tu varbūt tur bikses nesasmērētu, bet gan jau, ka ir kāds, kas ar šādu brauc tādās aktivitātēs, bet es teiktu vairāk, jā, ikdienā uz darbiņu, brīvbriežos uz teātri, jā, un tas ir tas formāts šai automašīnai. Būsim reāli, šī ir ļoti individuāla pozīcija. Noteikti arī tam ietekmējušais faktors ir budžets, cena, ko par šādiem auto prasa. Tātad mūsu gadījumā šis ir gandrīz 19. gada, pirmā reģistrācija ir 18. gada pašas beigas. Tas nozīmē, ka tā jau mums ir 5-gadīga mašīna, un priekš 5-gadīgas mašīnas tā cena nav zema. Es pat teiktu, ka viņa ir liela, ja tā salīdzina jau ar kuru citu 5-gadīgu konkurentu šai mašīnai. Līdz ar to tad apsveicama ir šī mūsu klienta izvēle, jā. Un, kā jau minēju, šī individualitāte, tas mūsdienās, man liekas, ir svarīgāk par kādu ekstru, kas šeit nav. Un šis arī ir tas moments. Proti, ne visi skatās no superpraktiskā viedokļa, ja? Ne visi skatās no superpraktiskā, te jau ir viss tieši superpraktisks, ja? Te nav nekā pārāk, kā saka, sabās un pārpečkāts un tā. Katrā ziņā ļoti interesanta pozīcija, individuāla, cenas ziņā, nav lētākā, bet viss ir adekvāti. Nezinu, šis brauciens, cik te man ar viņu ir iespēja, es viņu izbaudu. Kā Vilmārs mēdz teikt, katram patīk savas meitenes. Tas nozīmē, ka ja kādam patīk šāda meitene, tad jūs varat, kā teikt, pieslēgties, ja? Jā, un pieslēdzotos, rezultāts bija ātrs. Tātad sazvanījām, pārbaudījām, pieņēmām lēmumu, nopirkām, atgādājām. Jā, no skrējiens arī tie ir patīkams. Te jau ir tas stāsts, neskatoties to, ka jau 5-gadīgs auto, bet nobraukums, redzam, zem 60 000. Un auto tika arī uziets Vācijā pie Maserati dīlera. Šis te pats dīlers šo pašu pozīciju kā jaunu bija pārdevis vācu kundem. Kunde ar to šo laiku pabraucis, nācis pirkt kaut ko citu, un šis ir palicis jau otrreizējā tirgu. Tā kā arī šī te vēsturīte, viss vienkārši kolosāli, Pats Maseratīs pārdod, paņem atpakaļ un pārdod vēlreiz eksportā uz Latviju. Tā kā salīdzinoši jaunvērtīgs auto ar maziem kilometriem un viennozīmīgi individuāli. Ja kādam gribās būt ļoti ordinālam, tad? Tad noteikti, E-mobili jums noteikti palīdzēs. Braucam uz autonomu? Jā, brauksim uz autonomu, nopirkosim šo te Itāli. Ņemot vērā, ka mūs diezgan pārsteidza laikapstāklis. Tātad auto, mums ir atnācis uz vasaras ritiņiem, līdz ar to tad, negribās lieki nevienu kilometru braukt ar neatbilstošām riepām, tāpēc
kamēr šeit tiek kārtotas visas fināla formalitātes attiecībā ar klientu, paralēli mēs jau esam samanģējuši ziemas riteņus, viss tas mainīsies, viss tas notiksies un, principā, jā, kundi mums iekāpj gatavā sagatavotā laikapstākļiem automašīnā un priecīgs turpina viņu eksploatēt. Tad, lūk, jā, parkosim pie mūsu sadarbības partnera un vēlēsim jauku dienu visiem.